patiesībā mūzika mani arī atgrieza baznīcā. Un tad ir tāda interesanta lieta, ka es tādu sajūtu, tā lūkšanā, es tā Dievam saku, Dievs, es gribētu rakstīt dziesmas, jo man visu laiku likās, ka man pietrūkst to dziesmu, ko dziedāt, ko mācīt citiem, un tad, Dievs man iedeva. Jā, un es to ātri, man tā ideja rodās, man neskan mūzika galvā, es vienkārši uzrakstu, ātri ierakstu telefonā, lai neaizmirstās, un tad tā kā mazliet pasēžu un saprast, kā es viņu, kāda viņai forma būs tai dziesmai, un beigās ir tā, ka es ar to dziesmu pati lūdzos. Un tad man liekas, nevar būt, ka tā nav mana dziesma, to man Dievs ir vienkārši iedevis, jo es ar šo dziesmu dziedot, es pati aizkustinos bieži. Šobrīd es vairāk strādāju ar bērniem katoļu ģimnāzijā Rīgā, līdz pat tam, ka es mācu mūziku. Vienu brīdi mācīju līdz pat 10. klasē. Bija tāds gads, kad bija arī 10. klasē. Jā, šobrīd es mazajiem mācu mūziku. Opa, Gangnam Style! Un tad varēs dziedāt. Un tad tiešām es viņus cenšos to Dievu mīlestību viņiem un tādus žestus, to lūkšanu iemācīt, tādus svētības došanu viens otram, un lai kaut ko viņi tādu atcerās. Man ir prieks, ka viņi, piemēram, tādu krustiņu uz pierītes iemācās dot, mēs svētījam viens otru, un tad viņi iemāca to arī saviem vecākiem. Manas mīļākās, jā, un viņu klasēs vairs nemāc, viņa nāk žēloties, ka viņa grib atpakaļ. Filmēt, redzi? Jā. Tas vēl nav kā fotogrāfija, tu tagad pozēt gribi, jā, papozē. Kad, mēs ļoti mīlam viens otru, kad es aizēju uz skolu, man ir tie mazie ķipari, kas līp klāt, tā dzīve. Uz šīs zemes nav viegla, bet viņa ir tik skaista, jā, man ļoti patīk dzīvot. Tā.